Labi, tad es sākšu. Tad šī būs tāda ievada lekcija, un nevelti es arī virsrakstā atstāju šo uzrakstu par to, ka biofeedbacks pēc būtības ir prātā un ķermeņa miedarbības un vizualizācijas metode, respektīvi parāda mums, kā tas, kas notiek galvā, ir savienots ar ķermeni un kā mēs to varam izmantot savā labā. Šī metode balstās psihofizioloģijā, jo psihofizioloģija ir mācība par prātu un ķermeņa savstarpējām attiecībām. Savukārt praktiskā psihofizioloģija ir nozare, kas izmanto zināšanas par to, kā šī prāta ķermeņa miedarbībai jābūt, lai praktiski izmantotu savās interesēs, respektīvi dažādas metodas tiek attīstītas. Un biofeedbacks ir viena no praktiskās psihofizioloģijas metodēm, ko izmanto gan veselības uzlabošanai, gan pētījumos, gan arī izglītojošiem pasākumiem. Tātad biofeedbacks pēc būtības ir process, kurā reālā laikā tiek pierakstītas un atspoguļotas vienas vai vairākas fizioloģisko sistēmu funkcijas atkarībā no konkrētās situācijas. Piemēram, muskuļu sasprindzinājumu mēs varam mērīt tad ar virsmas muskuļu sensoriem, pulsa frekvenci un pulsa amplitūdu, ādas temperatūras svārstības, svīšanas reakciju, ādas mitrumu, elpošanas frekvenci un amplitūdu, un arī smadzeņu elektrisko aktivitāti, ko mēs neirofeedbacku. Tad neirofeedbacks ir viena no biofeedbacka tādām apakšmetodēm. Un biofeedback metode palīdz cilvēkiem atpazīt, kā darbojas viņu fizioloģiskās sistēmas reālā laikā un māca veidot ieradumu, kontrolēt savus psihofizioloģiskos sistēmas tā, lai tā strādātu optimāli. Tātad tas ir mācību process. Un šis treniņš balstās uz cilvēku spēju mainīt ķermeņa funkcijas reālā laikā, mācību procesa rezultātā. Un mērķis ir ķermeņa procesa paškontroles attīstība un uzlabošana. Tātad praktiski tas izskatās tā, ka mums ir dators un dažādi sensori. Tātad šeit, piemēram, mēs redzam muskuļu sensorus, kurus var līmēt uz muskuļiem dažādās ķermeņa daļās. Šis ir sensors, kas varbūt mazāk tiek izmantots, tas ir pulsa sensors, kur līmē uz deniņa artērijas galvas sāpju gadījumā. Šeit mums ir pulsa sensors, perifērais pulsa sensors, elpošanas sensori. Elpošanas sensori var būt arī bez kontaktām, var būt kontakta, kā tāda josta, ko piestiprina uz ķermeņa. Un attiecīgi ir dažādas programmas, kuras izmanto, lai vizualizētu šo fizioloģisko procesu norisi, un tātad pacients vai klients reālā laikā pats redz, kas notiek uz ekrāna, un mācās ietekmēt šos parametrus, kurus viņš redz uz ekrāna. Respektīvi, aparatūra netiek izmantota kā pasīva terapijas metode, bet kā tāds mācīšanās atbalsta līdzeklis, lai uzturētu motivāciju un interesi. Tad biofeedback metodas pielietojums principā ir ļoti plašs. Es šeit uzskaitīšu tādus biežākos, aktuālākos un vairāk pētītākās metodas. Proti, pirmā vietā ir stresa reakciju koriģēšana trauksmes, panikas kontrolē, tad arī saspringuma galvas sāpju migrēnas gadījumā, tad kronisku galvas sāpju gadījumā, kronisku muguras sāpju gadījumā, miega traucējumu mazināšanā, kā arī citu somatoformu traucējumu ārstēšanā, kā arī, nemedicīniskās indikācijas būtu vienkārši psihofizioloģisko kopsakarību demonstrēšana, relaksācijas treniņiem, vienkārši veselības saglabāšanas profilaksē un darba spēju uzlabošanai.